Pirms būvniecības vēja parka teritorijā vairāku sezonu garumā tiek veiktas detalizētas floras un faunas izpētes, ko veic certificēti eksperti. Kā rezultātā tiek atrastas visoptimālākās turbīnu novietojuma vietas, kas vismazāk ietekmē dabas vērtības. Savukārt vietās, kur nav iespējams izvairīties no ietekmes, tiek paredzēti un plānoti ietekmes mazinošie pasākumi, kā piemēram turbīnu aprīkošana ar putnu aizsardzības iekārtām. Būvniecības un eksploatācijas laikā vēja parka teritorijā tiek nodrošināts monitorings, kas seko līdzi floras un faunas stāvoklim. Šo pasākumu komplekss nodrošina faunas un floras aizsardzību vēja parka teritorijā.